Tad mazliet paskatīsimies, kāds izskatās Twitter konts, kad esam tajā ielogojušies iekšā. Tātad galvenajā logā es redzu visu to cilvēku ziņas, kuriem es sekoju. Pie šī tad mēs nedaudz atgriezīsimies. Tagad nedaudz pievērsīsimies reizam augšējiem stūrim. Tad šeit ir mans profils, jau uz viņu es uzspiedīšu virsū. Tad šeit es redzu visu informāciju par sevi. Tātad šie te ir Twitter ieraksti, kurus es esmu veicis. Un following, tas nozīmē, ka tie ir cilvēki, kuriem sekoju es, un followers tie ir cilvēki, kas seko man. Tātad atgriezīsimies nedaudz atpakaļ. Tad, lūk, šeit viņi arī ir redzami, un tālāk zem šiem arī šeit es jau varu rakstīt savu Twitter ierakstu. Tad, kā jau es minēju, Twitterī es varu ierakstīt ziņu, kas sastāv no 140 zīmēm. Twitter ierakstam ir iespēja arī klāt pievienot fotogrāfiju, ja tas mums ir nepieciešams. Kā arī, ir iespēja arī pievienot vietu, kurā es atrodos. Šajā gadījumā es esmu pateicis, ka es atrodos Rīgā. Tālāk, tad, kad es esmu ziņu ierakstījis, es vienkārši spriežu taustiņu tweet. Tālāk, tad šeit zemāk man pastāvīgi tiek ieteikti kaut kādi cilvēki, kuriem es varu sekot. Šeit, kur ir browser kategorijas, tad es varu browser kategorijas. Es atkal nonākšu tai vietā, kur es varu meklēt cilvēkus, kuriem seko dažādās nozarēs un interešu grupās. Te gan laikam vairāk šī sadaļa būs vairāk noderīga tiem, kuri pārzina angļu valodu. Labi, atgriezīsimies nedaudz atpakaļ. Un tagad nedaudz ievērsīsimies šai te sadaļai, kur ir mūsu Twittera ziņas. Tātad, ja es gribu, šeit pienāk visas tās ziņas no tiem cilvēkiem, uz kuriem es esmu parakstījies, un tām es varu sekot līdzi. Ko var izdarīt ar katru ziņu? Zem expand es varu redzēt, kāda ir reakcija uz attiecīgo ziņu. Šoreiz varbūt paņēmu ne īsto ziņu. Tā, šo aizvērsim ciet. Ja paskatīsimies šo te iespējamās misijas ziņu, tad zem expand es varu redzēt, vai ir bijusi kāda reakcija uz šo ziņu. Uz šo te nav redzējām, ka uz iepriekšējo ziņu ir bijuši kaut kāds atbildes. Zem podziņas replay es varu uzreiz rakstīt atbildi uz šo ziņu. Un redzam, ka rakstot atbildi ir
parādās šī zīmīte, kas ir līdzīgi, kuru mēs jau esam redzējuši e-pastā un dotā lietotāja vārds, un aiz tā es varu uzreiz uzrakstīt atbildi un atkal nosties podziņu tweet, un attiecīgais lietotājs šo ziņu redzēs. Tādā veidā mums ir iespēja rīkot atbilžu jautājumu un atbilžu sesiju, piemēram. Retweet, ja mums kāda ziņa, ko kāds ir rakstījis, šķiet ļoti interesanta, mums ir iespēja šo ziņu atsūtīt arī tā kā no sevis tiem cilvēkiem, kas seko mums. Ja spiežu podziņu tweet, šī ziņa arī parādās kā no manis. Ko vēl attiecīgo ziņu var darīt? Šeit, kur ir favorīti, ja man kāda ziņa šķiet tāda, kuru es gribu saglabāt ilgāku laiku, ja viņā ielikt tādu kā grāmatzīmi, tad es spiežu podziņu favorīti. Šeit zem more ir vēl vairākas iespējas. Es varu tvītu nosūtīt pa e-pastu, kā varu arī tvītu ielikt kā embed kodu. Ar embed kodu varu viņu ielikt kādā no saviem resursiem. Kā es varu atrast lietotājus, kuriem es varētu sākt sekot, tam droši vien, ka vislabāk ir izmantot lauciņu search, kurā es varu ierakstīt aktuālu tēmu, par ko šodien cilvēku varētu runāt. Nu, paskatīsimies, ko šodien runā, teiksim, par Rīgu. Ierakstīsim Rīga. Ierakstīsim Rīga. Un nopiedīsim podziņu search. Podziņu search es redzu visas tās ziņas, kurās ir minēts vārds Rīga. Un, kā redzam, tad šie Twitteri ieraksti, viņi var saturēt gan video, gan norādes uz kaut kādiem resursiem. Tā. Citas lietas. Un, ja es pēc lietotāja nosaukuma vai pēc ziņas atrodu, ka man šis lietotājs ir interesants, es, viņus no Latvijas institūts, es varu uz viņu uzspiest virsmu un paskatīties, ar ko tad viņš ir rakstījis vēl, tad es redzu, ka šis lietotājs ir diezgan aktīvi tvītojis, jo ir ierakstījis 2256 ziņas, un, ja es gribu šim lietotājam sekot, es griežu podziņu follow. Tas nozīmē, ka tagad ikviena ziņa, ko rakstīs šis lietotājs, parādīsies arī manā sākuma lapā. Un pie kam, kas ir ļoti jauki, ka atšķirībā no čata, lai es iegūtu informāciju, tad man tam čatam visu laiku ir jābūt klāt. Šajā gadījumā es varu šajā Twitterī iet jebkurā laikā un paskatīties, kādas ziņas ir sarakstījuši tie cilvēki, kuriem es sekoju. Runājot vēl par šo te meklēšanas lauciņu, šeit var ierakstīt gan savu priekšmetu, ja jūs esat matemātikas
pieņemsim pasīkties, kas notiek, ja liesim vārdu fizika. Vai par to arī šobrīd kaut ko runā? Un pateiksim, lai pameklē ziņas par fiziku. Nu, redzam, kad arī ar fiziku aktīvi runā skolēni. Nu, iespējams, kā tas, un kā mums šie visi ieraksti, viņi ir, faktiski tapuši ļoti nesen. Redzam arī, ka skolēni arī aktīvi šo Twitteri izmanto. Un redzam, ka varam arī atrast Twitteri ierakstus citās valodās. Nu, ja jums ir zināma valoda, tad, ja jūs ierakstīsiet savu priekšmetu angļu valodā, jūs atradīsiet ļoti daudz interesantus tweetus un arī daudz interesantus cilvēkus, kam sekot. Mēs arī seminārā paskatīsimies, kā atrast tos cilvēkus, kuriem mēs varam sekot. Kas tad vēl šeit zem sadaļiņas Connect? Ja mēs augšām mēs varam redzēt ar to, kas ir noticis mūsu kontu, kuri cilvēki ir mums sākuši sekot, vai kuriem cilvēkiem ir patikusies kāda no mūsu Twittera ziņām, vai arī viņi mums kaut ko ir atbildējuši. Tālāk zem Discovery. Sadaļiņā šeit jau mēs varam arī redzēt visas tās aktivitātes, ko ir veikuši tie lietotāji, kuri mums seko, ko viņi ir rakstījuši, kam viņi ir sākuši sekot un tā tālāk un tā joprojām. Par mani šeit es redzu visas tos ierakstus, ko atkal esmu rakstījis es. Tātad, jā, šeit arī kāds bildes esmu izsniegāt. Šis būs tāds vispārējais pārskats par Twitter kontu, bet sīkāk mēs par to runāsim seminārā.